Labdien! Šīs dienas tēma ir gadu mija. Šis 2014. gads jums ir bijis pozitīvs vai negatīvs? Ar vēju nevisai. Es visu gadu gribu runāt. Es atļaušu uzdot jautājumus. Dod virsū. Vai jums ir jauni mērķi priekš 2015. gada? Jo. Nekad neesmu apsvērst tām kājām. Nekad neesmu pievērsis 15. gads par to. Šis 2014. gads jums atmiņās paliks pozitīvi vai negatīvi? Negatīvi, jo bija daudz problēmu. Ar meiteni bija arī daudz problēmu. Nebūs negatīvs. Bet es domāju, 2015. būs pozitīvs. Vai jūs zināt, kāds ir 2015. gada simbols? Nē, nezinu. Tā ir kaza. Jūs kā Hennessy iegādājaties, lai tas 15. gads būtu pozitīvāks? Jā. Vajag ar visdārgāko sākt. Vai jūs zināt, kāds ir 2015. gada simbols? Tikai kazas un aitas. Jā. Vai jums ir jauns apņemšanās priekš 2015. gada? Apņemšanās ir, principā, tajā brīdī, ja zivis iet projām kopā ar kazu, ja, raga ciemā ir bijis savādāk. Raga ciema pārdeja saka tā: kaza, ko jums labu ir izdarījusi? Beidz man filmas kaza. Nu kā, makrele, salīdzinājumā ar kazu. Ne, beidzat. Beidzat? Nekad nebūs tā, kad kaza ar makreli kaut ko beidz. Ir jābūt tomēr tuvākam. Vēdzeli, kopā vēdzeli tā lien gar tam spalvām kājām, un tad beigās beidz. 2014. gads jūsu atmiņās paliks pozitīvi vai negatīvi? Pozitīvi. Kas tieši pozitīvs? Es nenomiru. Tas jau ir pozitīvi, bet diezgan veiksmīgs gads bija. Un jums? Arī pozitīvi, jā. Bija, veiksmīgs gads bija, jā. Arī beigas, jā. Bija diezgan veiksmīgs. Jā. Vai jūs zināt, kāds ir 2015. gada simbols? Kaza. Jā, pareizi. Un vai es varētu novēlēt kaut ko skatītājiem? Lai nākošais gads ir labāks par iepriekšējo. Paldies, un jūs? Nu, nezinu, lai izdodas visu, ko bijāt ieplānojuši. Paldies, laimīgi jums jauno gadu. Ir viens riebīgs pircējs pienācis, ko? Kā sauc? Žanīca. Kas tas Žani nezina? Jelgavā, ja? Jā. Šitie džeki grib vienu šitu. Nē, visu Augstāk vai? Augšāk, ja? Cepurs ariktē. Tev to apakšdaļu, to labāk. Žan, bija tāds gadījums toreiz. Izstāst par to. Pa ko? Kad vēdzele. Ar makrevu? Jā, ar makrevu labas divas taisījās. Nu jā, funkcijas bija, bet nekas nesanāca viņam. Kāpēc ne? Nu, viena liela, viena tāda viena upē dzīvo, otra dzīvo, kur viņi dzīvo. Ko, ezerā? Pie mālīņas, pie upītes? Jā, Niedrītes. Jā, tur rīvēšanās ir? Jā, Rīvēšanās obligāti ķūtis rīvējās. Plūdiņu met vai uz šitiem? Uz cemeri. Uz cemeri? Jā. Dūlojas. Nu jā. Kas tu Kur cemeri? tu plūdiņiem tic? Pēc jau pa virs peldu. 2014. gads jūsu atmiņās paliks pozitīvi vai negatīvi? Pozitīvi. Kas tieši pozitīvs? Viss. Kopumā. Vai jūs zināt, kāds ir 2015. gada simbols? Aita? Kaza? Kaut kas aita vai kaza, man liekas. Kaza. Un kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas no šī gada? Vasara. Vasara. Kas tieši vasarā? Man izlaidums. Vasara kopumā. Daudz kas vasarā. Vai jūs varat kaut ko jauku novēlēt skatītājiem? Priecīgi jauno gadu. Priecīgi 2015. Liels paldies, laimīgi jums jauno gadu. Labi vīri, jāiet ir. Liels paldies. Vai jūs varat kaut ko novēlēt? Vai jūs varat kaut ko novēlēt skatītājiem? Obligāti. Jā. Cemerēšana, ne? Nē, nekad dzīvē. Tikai uz velcīti. Velcīti. Laimīgi. Labdien. Sveiki. Šis 2014. gads priekš jums paliks tomēr kā pozitīvi vai tomēr negatīvi?
Es domāju, vairāk pozitīvi, jā, neskatoties uz visu, kas notiekās apkārt un pasaulē, man liekas diezgan pozitīvi. Kāds jaungadu vēlējums skatītājiem? Protams, būs, lai visi būtu laimīgi jaunā gada un jums nebūtu nekādas problēmas. Labi, zēnīgi, davai. Kāza ir spītīga, es esmu fleksibls. Var darīt visādīgi. Jā. Šitā un šitā. Šitā. Lai jums tāpatās. Kā vēl? Principā statistika saka tā, kad ar mānu viltu var tikai 8 paiet garām, 2 ir jūsēs. Jā. Kazas. Paldies!